Galvenā stratēģija spēlēt katrā turnīrā, katrā spēlē vienkārši cīnīties. Un tad jau kopumā sezonā tas arī dod to rezultātu. Ar maksimāli atdevu, un tad kā sanāk. Pagājušajā gadā mums nesanāca, jo man bija trauma, un šogad tad atkal mums sanāca tas, ko mēs esam izdarījuši, bet tāds gandarījums baigi lielais man par to arī nav. Tāpēc, ka mums bija citi plāni šogad, kas nedaudz nepiepildījās. Tāds sports, iesim uz priekšu. Gandarījums, protams, ir pēdējo turnīru, ka tomēr izdevās noturēt to pirmo vietu, tāpēc, ka pēc neveiksmīgām olimpiskām spēlēm bija tāds noskaņojums pirms tā pēdējā Grand Slam. Tāds neīpaši optimistisks, bet arī iesākām neīpaši labi, bet pēc tam kaut kā iespēlējāmies, atkal tas emocijas parādījās. Un tad turpinājām spēlēt un vienkārši zinājām, ka mums jāizcīna medaļa, lai garantētu to vietu. Vienkārši cīnījāmies katrā spēlē. No 9. janvāra es mājās esmu bijis bišķi vairāk par 3 nedēļām. Līdz ar to tā sezona bija ļoti gara un tāpēc prieks jau nevarēja sagaidīt, jo īstenībā pēc Rio neveiksmes uzreiz jau gribējās braukt mājās, negribējās jau vairāk braukt uz Long Beach, bet vajadzēja vienkārši tas emocijas nospiest un turpināt spēlēt. Protams, motivāciju var atrast vienmēr, un masterā, es domāju, latviešu līdzjutēju priekšā jau vienmēr ir patīkami uzspēlēt, un tur nekādas papildu motivāciju nemaz nevajag. Un cik es sapratu arī tad, kuri vinnē, tie dabū uz pasaules čempionātu vienu vietu, valsts dabū vietu, tad tas arī varētu būt papildus stimuls. Varbūt ne tik daudz mums, bet citām komandām. Tā kā, mēs varētu mēģināt pavilkt kādu citu komandu uz pasaules čempionātu nākamgad. Tā kā, tas ir otrais tāds plusiņš.